Aizkraukles stadions tika izveidots pirms vairāk nekā 30 gadiem, un, kā stāsta iedzīvotāji, vecums liek par sevi manīt. Nepieciešamas kreicēm futbola laukuma pārbūve, jaunas tribīnes, kā arī moderns apgaismojums, drenāžas un laistīšanas iekārtas. Lai to īstenotu, nepieciešami teju 7 miljoni eiro. Aizkraukles stadions tiek izmantots ne tikai sporta aktivitātēm, bet uzstādot skatuvi arī kā vieta kultūras pasākumiem. Ir viņš diezgan žēlīgā stāvoklī, jā. Tas ir skaidrs. Bet kas ir varbūt tas, kas tieši neapmierina? Manuprāt, pašas skatītāju tribīnes ir tādas jau stipri novecojušas, ko vajadzētu atjaunot. Tribīnes ir pamazām. Ja ir pasākumi, tad tur nav cerība apsēsties vispār. Es domāju, ka tas jau tā ir laba lieta. Sportot cilvēkiem patīk, paldies Dievam, un tas ir vajadzīgs, jā. Lai gan blakus stadionam nesen ir uzcelts multifunkcionāls laukums, ko pašlaik arī aktīvi izmanto treniņiem, lai rīkotu sacensības un apmierinātu visus sportot gribētāju vajadzības, ir nepieciešams arī stadions, norāda Aizkraukles novada sporta centrā. Gan pieaugušie, gan jaunieši, viņi naktī nāk, no rītiem nāk, trenējās. Agrāk mums stadions bija tikai no 8 vērām vaļā, bet tagad redzam, ka cilvēki prasīja, kad viņi grib ātrāk nākt. Citi jau 6 nāk un atnākam vēlu vakarā arī sporto. Arī apgaismojums deg vakaros un ziemā arī tas, ka mēs te tienam celiņus, un cilvēki arī slēpo šeit un arī nojos staigā un ļoti pieprasīts ir tādā ziņā. Un nākotnē pēc iespējas ceru, ka līdzekļi atradīsies. Šobrīd stadiona atjaunošanai ir izstrādāts tehniskais projekts un kontroltāme, taču pašvaldība atzīst, ka nepieciešamo finansējumu pagaidām nav izdevies atrast. Ņemot vērā, ka, protams, 7 miljoni vienā brīdī pašvaldības kabatā, es domāju, neviens pašvaldības kabatā Latvijā neatradīsies, tad arī izstrādājot šo tehnisko projektu, viņš tika sadalīts 3 kārtās. Attiecīgi pirmajā kārtā demontēt visu, kas šeit ir redzams. Tur, manuprāt, neatceros pilnīgi precīzi, bet tu pie 100 000 tās izmaksas bija. Un tad katra nākamā kārta aptuveni 2,5 miljoni. Lielas cerības ir saņemt Eiropas Savienības finansējumu, tāpat uzsākt sarunas ar Latvijas Futbola Federāciju un tuvākajā laikā plānots veidot dialogu arī ar Latvijas Vieglatlētikas Savienību. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.